Dāmas un kungi, sveiciens visiem Klubs Māja Facebook tiešraides skatītājiem. Mēs esam atpakaļ. Un atpakaļ ar noslēdzošo daļu šajā konferencē, kur šodien mēs apskatījām to pašu galveno un svarīgāko lietu, vai jaunietim ir vieta Latvijas politikā. Īsumā runājot, pilnīgi noteikti ir. Ja? Ik viens varētu atbildēt uz šo jautājumu ar pozitīvu atbildi. Šīs dienas gaitā mums bija, protams, daudz un dažādi jomas speciālisti šeit. Mums bija deputāti, mums bija jaunieši no nevalstiskajām organizācijām, cilvēki un iesaistītās personas, kas ir lielākā vai mazākā mērā tiešām dikti pietuvinātas jaunatnes lietām. Mums bija pat valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ieradies arī ar savu klātesamību papildināt šo skaisto notikumu. Un noslēgums būs jaudīgs, lai vairāk neteikt, tieši tāpēc to tiešraidi jūs arī skatāties, un joprojām jaunieši mums šeit pat ir uz vietas, un viņi būs gatavi dancāt līdzi. Un jau aicinām arī jūs to darīt, ja, pie saviem ekrāniem. Jāpiemina, ka pasākumu organizē jau vairāk kārtīgi pieminētie Klubs Māja, jaunatne vienotai Eiropai, caur projektu Izproti iesaisties LEM, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Mans vārds ir Lauris Zalāns, un es no jums atvedos šajā mirklī piesakot māksliniekus, kas tagad kāps uz skatuves. Šī ir grupa, kas ir alternatīvā poproka grupa no Rīgas, kas izpilda oriģinālu mūziku latviešu valodā. Tā sastāvā ir divi brālēni, Ēriks Gorda un Matīs Priedols, kur darbojas grupā jau no tās pastāvēšanas pašiem pirmsākumiem. Embark ir paspējuši izdot vairākus singlus, kā arī 2022. gadā viņi ir izdevuši savu debijas albumu, kas ir ar nosaukumu Kā šis vispār bija jāsaprot. Vasaras sākumā grupā iznāca arī jauns singls ar videoklipu Tauriņa efekts, un es ticu, ka šīs te iepriekš pieminētās lietas viņi arī šajā vakarā atskaņos. Tiekamies nākamajos pasākumos, esiet politiski aktīvi, esiet pilsoniski aktīvi un tikpat superīgi jaunieši, cik jūs esat bijuši līdz šim. Tiekamies! Sagaidām ar aplausiem uz skatuves grupā Embark! Jā, labdien, labvakar visiem. Baigā biogrāfija tika izstāstīta, sen nebija mūs tā pieteicis neviens. Tā kā paldies par to. Jūs zināt visu par mums. Mēs paši tagad zinām, kas mēs esam. Kā jūs jūtaties? Viss kārtībā? Jūs tādi nedaudz tādi stīvi. Viss kārtībā, mācam. Jums tāds foršs apaklīts šeit. Vispār baigi smuki izskatāties. Es nezinu, mēs ar kolēģiem nesaskaņojām. Jūs sitēt mani, ja es saku nepareizi, bet mēs arī uzskatām, ka jaunietim ir vieta Latvijas politikā. Jo nav vairs tas laiks, kad veci cilvēki nosaka to, kas notiek. Tā kā mēs esam tie, kas veidos nākotni. Tā kā paldies par šiem pasākumiem, un tam par godu mēs nedaudz uzspēlēsim, un jums uztaisīsim tādu foršu atmosfēru. Tā kā paldies, un mūsu maestro ir jau pie sindzātājs. Pirmā dziesma Tauriņa efekts, ko mēs izdevām pagājušajā vasarā. Gaismu apskāvienos gremdējos Vecrīgā. Uz akmeņu ielām es pazudu pusnaktī, lai problēmas tās atkāpjas, bet drīz manas rokas tavos matos slīdējā. Tas skatījums, jā, šis stāsts pēkšņi kļuva sākas Tauriņa efektam. 1, 2, 3, un pēkšņi visi mani tauriņi vēdarā paceļas. Un pēkšņi visi mani tauriņi vēdarā paceļas. Pienācis vakars, kad vienam būt negribas, vairāk negribas. Nokāpju lejā no stāva 7. Stāstīsi, jāgaidu no horizontā vilcienu pienākam. Šai karstumā mēs peldēsimies mēnes gaismā un smiesimies līdzās. Un pēkšņi visi mani tauriņi vēdarā paceļas. Un pēkšņi visi mani tauriņi vēdarā paceļas. Bet bezvējā tevi redzot mati stāvus atceļas.
Bet bezvējā tevi redzot mani stāvu saceļas, saceļas. Un pēkšņi visi mani tauriņi vēdarā paceļas. Un pēkšņi visi mani tauriņi vēdarā paceļas. Bet bezvējā tevi redzot mani stāvu saceļas. Bet bezvējā tevi redzot mani stāvu saceļas. Saceļas, mani tauriņi vēdarā paceļas. Jo mani tauriņi vēdarā paceļas, tie paceļas. Paldies jums! Ok, mums jau ir 2 cilvēki, kas sāka nedaudz laikā, tā kā tas jau ir daudz. Tad mēs reizināsim ar katru dziesmu šo aizvien vairāk. Bet mēs nezinām, cik daudz laikā pie ekrāniem skatoties tiešraidi, vai ne? Tā kā es domāju, ka tur ir vairāk kā 2 cilvēki noteikti. Es zinu, ka mana mamma noteikti. Es neesmu pārliecināts par savējo. Labi, nākamā dziesma arī. Tagad es atļaušos patēlot maestro un to sauc Pilsētu paradoks. Šī pilsētā ir tas paradoks, paradoks, ekrānos un preses labās aprakstīts, kas tas vispār jāsaprot. Nakts un zvēri gavilē, sākas mūsu parāde, vai tiešām atrasties mums gaisma staru virknē, vai esam tikai circeņi, kas dziedājas krāsnē. Šo jautājumu jūrbis un galvenais no tiem, kas vispār viņai jāsaprot. Šī pilsētā ir īstais paradoks, ekrānos un preses labās aprakstīts, kas vispār jāsaprot. Un atkārtojiet pēc manis, kas vispār viņai jāsaprot. Jāsaprot, šī pilsētā ir īstais paradoks, paradoks, ekrānos un preses labās aprakstīts, kas vispār jāsaprot. Lai atkal atrastos te, lai karaliene mani ierauj spožo gaismu parādē. Man tomēr patīk circenis, kas dzieturais krāsnē. Dod man vaļu, lai es varu atrasties un izvēlēties. Dod man vaļu, lai es varu atrasties un izvēlēties savu vietu, pierādīt, ka šajā galvā nesēž tikai nebeidzāmais cirks. Nebeidzāmais cirks. Nebeidzāmais cirks. Tavs nebeidzāmais cirks, manīs prienos nāsa ko.
jāsaprot, kas tas vispār bija jāsaprot. Paldies jums! Kā jūs tagad jūtaties? Stīvums pārgāja? Aiziet, ok. Ļoti labi. Tā, ko tālāk? Mums tur bija kaut kas vēl, ja nē, mēs varam spēlēt? Ja? Mums nākamā dziesma ļoti atbilstoši šodienai ir un bez nekādiem liekiem komentāriem dziesma sestdienā. Jā, tu tikai droši spēlē. Tā. Kaut kas tāds grūvīgāks nedaudz. Mēs neskrienam katru mājās, sestdienā mums visiem allaž labi klājās. Pie sienas pie kāds pulkstenis, tam laiks ir līdzi piemeglots. Sēžam šajā istabā, bet kājas raisās prom nemierā. Pie sienas pie kāds pulkstenis, tam laiks ir līdzi piemeglots. Sēžam šajā istabā, bet kājas raisās prom. Aiziet, mēs neskrienam pie kādi mājās, sestdienā mums visiem allaž labi klājās. Vien sestdienā mēs neskrienam pie kādi mājās, sestdienā mums visiem allaž labi klājās. No dziļām domām atgriežos, kad es uz grīdas attopos. Citādi viss kārtībā, bet kājas raisās prom nemierā. Kā zeme drēb un jumti brūktā, vakardienu atceros. Būsim visos ekrānos un izprintētos plakātos. Zaļšos zilstās durvļā, tam palicis tik vējš, tas plāš to brīvu vaļā, ko turējis jau sen. Un trīs aiziet, mēs neskrienam tikai mājās. Sestdienā mums visiem allaž labi klājās. Vien sestdienā mēs neskrienam tikai mājās. Sestdienā mums visiem allaž labi klājās. Vien sestdienā. Paldies. Vēl vētrēna aplausa mūsu burvīgajam jaunpienācējam grupā Impact, Nikolas Mulnieks pie bungām. Aplausa viņam. Es tomēr ļoti patīk, kā tu arī mākslas izpētiem kastroļiem, un mums tas ļoti nodara koncertos. Tā kā paldies tev. Tā, mums tā ir laiks vēl, mēs varam paspēlēt, vai ne? Jā, un nākamā dziesma būs tāda neliela atkāpīta varbūt no tā grūvīgā un varbūt jāstrāk, ko mēs spēlējām. Šī ir mūsu debijas albuma, kā šis vispār bija jāsarot tāda noslēguma dziesma. Dziesma sauc Galaktikas vārti. Kaut kas, kur ir iespēja nedaudz aizdomāties par saviem mīļajiem cilvēkiem.
Izbaudīt. Un aizdomāties par to, kā būtu, ja visi jaunieši būtu politikā un mēs varētu diktēt savus noteikumus. Aiziet. Esmu pamodījies, pierodi pie zvaigžņas iesmā, cieni nedzēšāmas liesmas, Galvaktī, kas vārti vēras vaļā, bet no aizmugures mani kāds sauc. Tu esi laikam piederošs un esi laika īpašums, bet man vienalga debesīs te klaids pieder mums. Galvaktī, kas vārti vēras vaļā, bet no aizmugures mani kāds sauc. Tu esi laikam piederošs un esi laika īpašums, bet man vienalga debesīs te klaids pieder mums. Dimensija, mēs esam vienā dimensijā. Telepātija, vai vēl iespējama telepātija? Aiz bezgalīgā piena ceļa klients, aiz bezgalīgā piena ceļa klients. Mans izmisumā izslāpušais miers, mans izmisumā izslāpušais miers. Galvaktī, kas vārti vēras vaļā, bet no aizmugures mani kāds sauc. Tu esi laikam piederošs un esi laika īpašums, bet man vienalga debesīs te klaids pieder mums. Galvaktī, kas vārti vēras vaļā, bet no aizmugures mani kāds sauc. Tu esi laikam piederošs un esi laika īpašums, bet man vienalga debesīs te klaids pieder mums.
Paldies jums. Labi, beidzam raudāt, ja kaut ko normāli, kaut ko tādu priecīgāku. Jā, tomēr mēs priecājamies par to, ka jauniešiem ir vieta politikā. Jā, mums liek iemācīties šo frāzi. Nākamā dziesmā – Maģija. Hei! Tu nenāc man līdzi, bet noprasi, kur es eju. Novilkāna canē, uz savas zemes vārdu, saules stari beidzas, kur zvaigžņu desākas, un tas skanēnās līdzi, kur tavā sirds apziņā. Meklēsi maģiju, debes zvaigžņas atkāros, un 3 vilki mēnesim sauksu. Visi klāt, mēs meklēsim maģiju, debes zvaigžņas atkāros, un 3 vilki mēnesim sauksu. Stāvu, es un gaidu, skanēju līdzi, tas skanēju līdzi, un tavā sirds apziņā, bet mēs meklēsim maģiju, debes zvaigžņas atkāros, un 3 vilki mēnesim sauksu. Mēs meklēsim maģiju, debes zvaigžņas atkāros, un 3 vilki mēnesim sauksu. Nākamā būs mums tāda noslēdzošā dziesmiņa. Šovakar paldies, Sintī, par iespēju šeit uzstāties. Paldies, Klusmāja. Un paldies jauniešiem, kas iesaistās politikā un labo visas tās lietas, ko pārējie savārījuši. Paldies. Paldies tev, Nikolas. Jā, nākamā dziesma turpināsim ar... Es drīkstu tā lēnāk sākt šoreiz izkāt. Jā, tad drīkst. Pamācīsimies nedaudz šī ļoti svarīga dziesma par ļoti svarīgu cilvēku ķermeņa daļu, kas ir gurni. Un tie, kuri jūtās gan drosmīgi, drīkst viņus likt lietā, maksimāli spēcīgi. Bet nu sāksim tā nedaudz, ja? Tā. Kaut kā tā, ja? Jā, nu parādi, kas notiks tālāk. Tā, tad mums ir... Jā, mēs tagad pamācīsimies vārdiņus nedaudz, un tad mēs padziedāsim kopā, ja? Tad vienkārši tās iesāksim tā lēnām, ja? Okay. Būtībā tā. Kā tavi gurni mani, vai, es sāku tikai no stiprēt. Un es esmu bijis citur, kur spirtas trāmas stiprāk, līdz bet šīs vakars mani jau noraksti, jo šīs vakars piedar tavām gurnu kustībām. Un atkārtēm es mācīju, ko vajag. Šīs vakars piedar tavām gurnu kustībām. Jo šīs vakars piedar tavām gurnu kustībām.
kā tavi kurvi mani jājā. Vai, es sāku tikai no restibrēja. Un es esmu viens citu, kurš pirms traumas un praktus, bet šīs vakars mani jau norakstīts. Jo šīs vakars pieder tavā gudrībā. Kā tavi kurvi mani jājā. Vai, es sāku tikai no restibrēja. Un es esmu viens citu, kurš pirms traumas un praktus, bet šīs vakars mani jau norakstīts. Jo šīs vakars pieder tavā gudrībā. Šīs vakars pieder tavā gudrībā. Un visu acis izdegs tavās gudrībā. Apēļu prieks, neatkārties, un pavīsēt protoru gaismāt. Šīs vakars pieder tavā gudrībā. Visu acis izdegs tavās gudrībā. Un protoru gaismāt. Šīs vakars pieder tavā gudrībā. Visu acis izdegs tavās gudrībā.